Ienākot Birmingemas stacijā, mūs sagaida neliels pārsteigums – Bullis Ozijs. Bullis Ozijs, Birmingema. Daži veci pamesti taksometri. Nezinu, cik ilgi jau šeit nostāvējuši. Izskatās jau diezgan iespaidīgi. Gandrīz vai muzeja kvalitātes eksponāti. Atvērtās dienas ieeja Birmingemas muzeja. Šādi te izskatās tā noliktava no ārpuses. Protams, nekas īpašs, kā parasta noliktava. Atvērta viņa ir piekdienās. Katru piekdienu ieejas biļete ir 8 mārciņas. Šodien, protams, par brīvu. Bet šādi pasākumi kā šodien tikai aptuveni 2 reizes gadā. Laipni lūgti noliktavā, un nevis kurā katrā noliktavā, bet muzeja noliktavā. Šī ir visu Birmingemas muzeja noliktava, kur ir atvērta tikai piekdienās, bet šodien ir sestdiena un atvērto durvju diena, tāpēc šeit atbrauc paskatīties. Šajā noliktavā atrodas lietas, kurā nav atradusies vieta muzeja patstāvīgajā ekspozīcijā, un šīs te lietas krājās šeit noliktavā, un, protams, kādā laika posmā var tikt izstādītas, dažas pat atrodas kastēs, dažas pat nav saliktas, droši vien kādas mēbeles, dažādi darba galdi, lielgabali, vesela kaudze kastēs. Paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Kaut kādas Viktorijas laika suvenīri, antīkie riteņi. Reāli es varu apskatīties tikai to, kas ir šeit pirmajā stāvā. Kas ir augstāk, to es vispār neredzu. Kā jūs redzat, šeit ir 1, 2, 3, 4, 5 stāvos salikti muzeja vērtības artefakti. Šie visi artefakti gaida to stundiņu, kad viņi tiks izstādīti beidzot muzejā, bet pagaidām viņi guļ šeit noliktavā. Vispār jau šī noliktava esot gandrīz 2 hektāri platībā, tā kā ļoti milzīga. Šeit ir industriālā daļa, vēsturiskas bungas, ziedotas muzejam 2005. gadā. Bet nekāda plašāka informācija šeit nav pieejama par šiem te artefaktiem. Piemēram, šis te piemineklis izskatās gana vēsturisks. Karuseļa fragments. Vēsturisks galds. Arī nekāda informācija lielāka nav pieejama, kā tikai numurs, kārtas numurs. Ērģelītis, 1780. gads. Arī nevienā muzejā viņām nav atradusies vieta. Pat šāda te izlietne nonāk muzeja krājumā 50. gadu. Šis ir zebrū skelets, zebrū šķirnes govs. Simfonions. Tāda te mūzikas mašīna, 1894. gada ražojums. Sniega ragaviņas, milzīgi propelleri no kādas lidmašīnas, kur ir arī dažām apraksts 1915. gada. Mocis, mopēds, 58. gada ražojums ar motoru pie priekšējā riteņa. Tāds vēl nebija redzēts. Dažādi darba galdi, spēļu mājiņa vai arī modelis. Modelis fabrikai. Ka varam pastīties, kā cilvēki iekšā strādā pie darba galdiem. Šajā stāvā arī. Ar fotoaparātu selfijiem. Šeit arī neliels Ēģiptes stūrītis, kuram nav atradusies vieta muzejā. Pat mumija atrodas šeit. Koka kastu atvēršana. D māksla.
Un šī te ir elektriskā atkrituma savākšanas mašīna. Iedomājieties, ražota 1938. gadā un kursējusi pa Birmingams ielām līdz pat 71. gadam. Un iemesls, kādēļ viņa pārstāja kursēt, ir viņi nomainīja šīs te miskastes. Vairs nevarēja iebērt iekšā šajā mašīnā. Lidmašīnas turbīna. Dažādi motori. Name of the sculpture and the artist as well. So this is the Sisters of Bethany. Arī šis pacēlājs ir kā muzeja eksponāts, ražots 60. gados, un viņš joprojām tiek lietots, lai paceltu augšā dažādas citas preces. Astonas mājas modelis. Dažādas automašīnas, kā šī te tvaika, kurai nav atradusies vieta nevienā citā muzejā. Vēl kāda tvaika lokomotīva vai traktors. Lidmašīnu dzinēji. Un šeit ir no 50. gadiem karalienes Viktorijas, teiksim tā, ārpolitika. Un otrā pusē dažādas automašīnas, kurām nav atradusies vieta nevienā motoru muzejā. Piemēram, šāds te rovers. Gravējamā mašīna. Armstrongs. Ielieciet vienu peniju un varēsiet nosvērties. Kartupeļu šķirotājs. Milzīgs jūras sūklis. Kaut kas arī no Teslas laboratorijas. 19. gadsimta Kadburijas šokolādes fabrikas modelis. Karaliskais ģērbonis. Varbūt dažiem rodās jautājumi, kādēļ ir izstādīta, piemēram, izlietne, bet, jāsaka, ka šodiena ir rītdienas vēsture, tā kā viss tiek saglabāts šajā te noliktavā. Vairāk kā 1 miljons eksponātu zem viena jumta. Degvielas uzpildes stacijas sūkņi. Pat vecās jumta loksnes tiek saglabātas. Eļas mazgājumā mašīna. Šajā krēslā neviens no mums droši vien, ka negribētu atrasties. Līdz pat 5000 gadu veci trauki. Rotaļlietu ritenis, 3-ritenis. Šūpuļdzirdziņš. Un spēļu māja. Diemžēl šīs te tradicionālās angļu telefona būdiņas arī pamazām pārvēršās par muzeju eksponātiem. Viktorijas laikmeta ratiņi. Šī te mašīna no 60. līdz pat 90. gadiem atbildēja uz telefonu zvaniem, kāds ir pareizais laiks. Limonādes pagatavojumās mašīnas. Šīs te gan vairāk izskatās pēc kanģas aparāta. Fish and chips stacijas izskatās, ka nav mainījušās 100 gadus. No 1920. gada. Šādi te izskatās mazo lietu noliktava. Dažādi koka trauki, visādas medaļas un sīkumiņi. Bezgalīgi garos skapjos. Wow! Izbāzeņi dažādi. Bruņurupuču čaulas. Bruņurupucis. Mazais jūras bruņurupucīts čūska. Zutis.
dažādas lelles, sambas un dažādi aksesuāri modes. Japāņu lelles. Japāņu un ķīniešu, angļu. Bezgalīgi plaukti ar afrikāņu skulptūrām. Un iedomājieties, tas ir tikai vienas pilsētas muzejs. Un šāda te milzīga noliktava. Jā, liela daļa no šiem eksponātiem nekad neredzēs muzeja plauktus, un viņi šeit gulēs mūžīgi. Neliela Ēģiptes kolekcija. Simtiem Ēģiptes figūriņu guļ plauktos. Un šeit turpinājums. Koka Ēģiptes skulptūras. I'm just saying they're all from in and around the Midlands, found in the metal sector. Well, you know that the whole... Šeit tāda izstādīta, kur amatieru arheologi izstāda, ko viņi atraduši ar metāla meklētājiem. If you find something, come and show it to us. We don't mind. We're a free service. So come show us the objects. Even if you don't, or especially if you don't know what they are, show them to us. And we'll be able to say, well, actually, this is modern, or actually, that's a little bit more interesting. It looks rough. We've got pipe tamper to push down the tobacco in the pipe. So this is a lady's. Quite a rude one. Kuģa priekšgala figūra. Visu nemaz iespējams nav apskatīt, jo, reku, piemēram, augšā ir velosipēdi, kurus ieejot ailē neredz dažādi motori, reku, tur es redzu medussvieda kaut kur bija, rakstām mašīnas, visdažādākās lietas, kuras 5 stāvos nemaz nav iespējams apskatīt. No šī te esot bijusi 1000 gadu veca laiva. 3000 gadu atpakaļ izgrebta. Restaurācijas istaba. Un šodien iespēja doties atpakaļ uz pilsētas centru šajā te retro autobusā. Paskatīsimies šoferu vietu.